jau visu izrunājām. Man tev vairāk nav ko teikt. Es gribu dzirdēt patiesību par manu dēlu. Kādu patiesību? Tev pirmajai vajadzēja man par viņu pastāstīt. Nedomāju visu. Jo, Haidī, man ir tiesības zināt. Labi. Edgar, tu biji pazudis vairāk nekā 10 gadus. Un vispār es jau tev teicu, viss tas, kas starp mums bija, ir viena milzīga kļūda un pārpratums. Juris arī ir pārpratums. Juris ir mans dēls. Ūve ir viņa tēvs, un citu tēvu viņš nezina. Ūve! Es esmu Jura tēvs! Un tu to zini! Pagaidi. Es necietīšu, ka ar man tā izrīkojas. Es to nepieļaušu. Neklausīties! Es jau no pirmās dienas es jūtu, ka es te neesmu vēlams. Mans mīļais brālīts rauc pieri par manu atgriešanos. Viņš ir pievācis ne tikai manu meiteni, kurus, starp citu, bija izbrāķējis, bet arī manu dēlu. Starp citu, kāpēc jūs slēpjat no viņa, ka es esmu viņa tēvs? Edgar, bet ko citu mēs būtu varējuši darīt? Ko? Tu biji mīris, saproti, mīris. Vienalga kaut arī mīris, bet es esmu dzīvs, es esmu šeit. Dzīvo, bet lūdzu liec mūs mierā. Kas tagad notiks? Tevi vedīs prom? Tad jau izstāv, ka tu man tāds pusbrālis vien esi. Žēl. Tad tāpēc viņš no rīta uz tevi tā skatījās. Ko jūs te darāt? Palaidnības taisat, ka tur aizkrampētas? Es uzmanēju, ja? Ko? Kas ir? Lai nelien. Mīļais, es nesapratu, kas pie jums lien? Tas? Es vakar nākot cauri mežam redzēju pirmās barbikas. Mēs varētu aiziet sēnēs. Ko jūs teikt par to? Kas tad, nu? Neizliecies, es redzu, ka tu neesi aizmidzis. Jūri! Jūri! Kas ir? Pati neizliecies. Edgars ar jums runāja? Kāpēc man Edgars vārdā, ja Juris ir viņa dēls?
tiešām sastāstīja? Neko. Absolūti neko. Kāpēc tad Jūris ir nikns? To esot izprašņājis. Ak, tad izstāstīju. Mazais teica. Saprotams, ka mazais. Redz, mazais, ne jau mans dēls. Pagaidi, nesauc viņu. Nu, es aprunājos. Nu jā, es viņam šo to pajautāju. Viņš saprata. Viņš arī ir sapratis. Atapīgs. Paldies tev. Es lepojos, ka tu man esi tādu dēlu devusi. Es netaisos tev viņu atdot. Kāpēc ne? Viņš man patika jau pašā sākumā. Viņam ir tādas pašas acis kā tev. Nu, bet ko lai es daru, ka es atceros to laimīgo vasaru? Kā mēs viens otru mīlējām. Es taču būtu tevi aprecējis. Tikai māte taisījās nomirt. Nu, kāpēc tu uz mani dusmojies? Kāpēc? Labrīt! Labrīt. Es esmu atgriezies, bet tad tāpēc jādusmojas. Jūs visi uz mani skatāties, kā mironis būtu mājās. Edgar, tu esi kļuvis ļauns. Kāpēc? Jā, kāpēc? Mēs stāvam viens otram pretī kā tādi johaidī. Nāc, piesēd, aprunāsimies. Izrunāsimies kā cilvēki. Autobuss man arī vēl nenāk. Nu, nāc. Pastāst par Jūri. Kāds viņš bija, kad piedzima? Man žēl, ka es nevarēju būt klāt. Es taču tev neprasu neko tādu, kas var tevi aizvainot. Kā bija tev bija grūti? Viņš viegli nāca pasaulē. Nu jā. Ar Ēdi man bija grūtāk. Par to man nestāst. Bet Jūris, viņš ļāva naktīs gulēt. Patiesībā es jau daudz viņu nemaz nedabūju auklēt. Māte, tāpēc, ka nebija dabūjusi mani auklēt, ņēma visu laiku viņu uz rokām un atdeva tikai tad, kad vajadzēja pabarot. Un tev pietika piena? Jā. Kamēr aptrūkās. Bet tad jau es biju Nārbuļos un tava vecmāmiņa ņēma viņu savā ziņā. Iedomājos tevi, kā tu baro Jūri ar krūti. Tas noteikti bija skaists skats. Edgar, nevajag. Tu viņu mīlēji? Edgar, bet kas tas par jautājumu? Nu, bet, protams, ka stulbs. Tas ir mīlestības bērns, un tu to nevari noliegt. Tu vari Ūvem to teikt, ka tu man neesi mīlējusi, ne jau man. Patiesībā viss ir citādi, vai ne? Tu taču man mīli. Nē. Nu, ko tu liecies, Mirga? Nu, ko tu liecies? Tu vienkārši negribi saprast. Tu esi ieņēmis savu galvā un vīlē. Pagaidi, kā es to nesapratu? Kā tu zini par tām negulētajām naktīm? Par to, kā baro bērnu. Tev pašam ir bērni, vai ne? Tev ir ģimene.
Давайте поедем дальше. Здравствуйте. Закурить не найдется? Это был председатель, да? А, черт. Спасибо. Nu jā, nu tas attiksies un tad jau jā. Skaidrīt? Labdien! Labdien, Skaidrīt! Edgars, jā. Joprojām pastāv? Nu, kā tad, kā Iznāca tad? savu vēstuli. Nu, tik vēstuļi tagad tā maz. Visi lasa avīzes, pasūta žurnāls. Nu, tā ko tad tu esi atradies, jā? Es jau nemaz nebiju pazudis. Kur dzīve cilvēku noliek, tur arī jādzīvo. Jā, nu, traki laiki bija, traki laiki. Bet, nu, tagad jau mierīgi. Nu, un ko tad tu domā darīt? Maizīt kaut kā jāpelna. Es atnācu pie priekšnieka. Tad nepalaid garām, reku iznāc. Iesēdīsies mašīnā un būs prom. Labdien! 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 Kāda jautājuma? Es gribēju pieteikties darbā. Jā, cilvēkiem mums vajadzīgi, bez cilvēkiem jaunu dzīvi neuzcelsim. Ko tu proti? Pirms kara es studēju jurisprudenci. Nu, pēc tam... Vai tu esi tas legionārs, kurš esot no Sibirijas atbraucis? Nu, laikam tas pats, jā. Edgars Nārbuls. Jā, viens brālis, sarkanarmietis. Studē neklātienē, kolhozā agronoms, bet otrs fašists. Vai nav savādi, ko? Kas tad es par fašistu? Visi fašisti ir notiesāti un sen pakārti. Es biju karavīrs. Savu jau esmu izcietis. Kaut arī tas neatbilst starptautiskajai konvencijai. Tagad es esmu atgriezies mājās un gribu strādāt. Kokzāģētavā vai pie celtniecības. Fermē par palikstrādnieku. Labdien! Sūdas meist. Paldies! Nu. Tā puika. Kā nepiesiets. Viss kaut ko dara, viss strādā. Tikai es viens tāds. Lai atpūšoties. Atceries, kādas te Nārbuļos baļļiki kādi bija, ko varētu arī tagad uzrīkot par gotam, kas atgriezies. Zini, kaut kā negribas. Un ko neesam tad nekādu vecīši? Kas tad mēs šeit mājās esam? Kurš mums ko dos? Nu, bet ko salīdzinot ar Sibīriju? Kolhozs. Nabadzīgs, bet cilvēki dzīvo pārticīgi. Dīvaini, vai ne? Neesmu pētījis. Nē, redz laukos čāpiskāk. Bet pushektārs pabaro. Un govs. Šiem te 2. Ulga amatā. Alberts darbnīcā, un tāpēc, ka labāk tik nopelna. Un ko tu domā darīt, kā dzīvot? Kā?
Nezinu. Neesmu domājis. Klau, uz to lauku brigādi gan nē. Tu esi izglītot cilvēks. Ko tu varētu darīt? Nezinu. Jums te kokzāģētava ir? Kokapstrādes darbnīca ir. Uvi man te parādīja dažas mājas pamestas. Viena tie ir tāda laba, ir vēl tuvākā Nārbuļa centram. Un ēdnīcu celšot, varbūt es darbu varētu tur atrast. Un tev jau ar šeit īpaši patīkam nopalikt. Taisnība. Nevisai. Saprotams. Es varētu tevi pieņemt. Kā īrnieku. Nelabi maksās. Nezinu, Meldra. Es domāju, ka braukšu atpakaļ. Trakais uz Sibīriju? Jā, 10 reizes no turienes izprucis. Nē, man vispār nedabūtu uz turieni ja vienu lūpu vagonā, bet, paldies Dievam, tas vairs nenotiks. Jāsaka taču, kā cilvēkiem dzīvot. Saki, ka pajokoji, ja? Nē, Meldra, es nejokoju. Trakais, galīgi jūtas. Paldies! Laimīgi! Piedod, māte, kavējos. Izdevās? Jā, viss kārtībā, papīrs nokārtoja. Jaunedēļ jāizbrauc atkal. Mēs būsim nokavējuši autobusu. Nekas. Jāgaida nākošais. Gaidīsim. Jums? Labdien! Māte, nākamais pēc pusstundas tikai. Es atvainojos, jūs pasargāsiet? Jā, droši. Tu neko nestāsti. Vai nu es saprotu, ja tu negribi runāt, tad nerunā. Par sāpīgiem pārdzīvojumiem jau neviens negrib runāt. Parunāsim par kaut ko citu. Tu par Daumānu zini? Meldra izstāstīja. Es ticu, ka Alberts negribēja. Ne jau par Albertu ir runa. Bet par tevi un Meldru. Ņem viņu ciet. Viņa tev vēl puiku piedzemdēs, nav jau nemaz tik vecs. Māma, tu taču zini, ka man jau ir dēls. Kā tu to domā? Vienkārši izrēķināju. Juris nevar būt Ūves dēls, kaut arī viņš viņu sauc par savu tēvu. Tev ir taisnība. Bet, ja tu, Edgariņ, domā par Mirgu, viņi ļoti saskanīgi dzīvo, tev nevajadzētu. Ko nevajadzētu? Blēns uz viņu. Ūvem tas var nepatikt. Kādēļ? Es viņu iecerēto neaprecēju, viņš manējo gan. Es neko nevarēju izdarīt.
Viss bija tieši tāpat kā ar tevi. Jūs visi esat tā kā uzburt uz viņu. Un, kad to būdu novidzināja, tad ū viņa atved. Man nebija citu iespēju. Gan jau, ka neļauj tāpat kā man. Nē. Nē, es neko neteicu. Man liekas, tagad jūs ar Mirgu labi saprotaties. Un kādu tēvu zem tad mums būtu jādala? Bet tagad es nezinu. Ko nezinu? Tu tik dīvaini izturies. Tu nerunā. Tu nekur neej. Tu esi drūms. Es baidos. No kā? No brāļa naida. Nebaidies, māte. Kas bijis, bijis. Dzīvosim tālāk. Jā. Kā dzīvosim? Gan es izdomāšu, kā. Ei! Mājās ir kāds man nav ko? Ew! Labdien! 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 Te paziņojums par apdrošināšanu obligāto. Ēkas un dzīvnieki. Tiešām dzīvnieki arī jāapdrošina. Saprotams? Visi? Visi? Visi tas arī? Protams. Nu, bet ko tad, ja kādu gadās nokaut un apēst? Ko tad? Es jau nezinu. Es jau pats nerakstu tos paziņojumus. Es tikai izdalu. Tieši rokās, nārbuļiem. Es esmu Nārbuls, Edgars Nārbuls. Radinieks ciemos atbrauc. Nē, man vajag no īstiem nārbuļiem. Lūdzu, nāciet. Нет! Нет! Он говорит, сказали, что... А ты ж сказал... Пошел! Видишь, у нас все, нет. Открывать! Заливать! Наливай! Закуску дольем. Дольем, наливаем. Да. Наливаем. Девчонки пошли! Вот тебе нравится. Девчонки, прохочу с ветерком! Эдя. Ну, не везет тебе, мальчик. Не везет. Ничего. Уклон. Следующий раз. Не везет мне в жизни, повезет в любви. Ты парень хороший. И сейчас мы выпьем. Сейчас мы выпьем. Девушки! Девушки, давай! Девушки! Эй! Девочки, давай, смотри. Давай, пей. Еще по одной. Покурим. Да. Кури. Кушать, нет. Не буду. Давай, дальше. Давай. Во. Так. Ну?
Kur puikas? Kaut vienu vakaru laicīgi mājās kartupeļi jau vārās. Gribēju pamācīt braukt. Es nezinu, kaut kur noklīduši. Ka nē? Es varētu tevi pamācīt. Uve, kartupeļi izšķīdīs, un Alberts arī drīz būs mājās. Tu taču arī gribēsi. Un Edgars, vai ne? Ko Edgars? Garšīgi jāpabaro. Nav mājās. Un pēdējā laikā viņš bieži blandās apkārt un tad atgriežas piedzēries un kašķīgs. Varbūt tu varētu ar viņu parunāt. Es nezinu, kādā vietējā būvbrigādē varbūt viņam atrastos darbs. Es iešu. Tomēr neēdīsim atdzīst. Pagaidīsim vēl mazliet. Nu, tūdēļ taču viņiem ir jābūt. Kā tu vari to lasīt? Kā paņemu rokā, tad nelabi paliek. Sasnieguma galā tikai dzīve uz augšu neiet. Bet visur jau nav tik slikti kā pie mums. Tici, ka ir kāds kolhos, kur piens un medus tek? Nē, bez darba nē, bet ja ir labs saimnieks ar mugurkaulu un viss ir kārtībā. Piemēram, kā Lāčplēsis. Vienu par paraugu uztaisījuši un tagad... Labsakars. Beidzot, arī Edgars ceram drīz būs mājās, tad ir ēdīs. Nav laika. Dod iekustības. Atgriezīšos vakarā vai rītus. Kā tad tā? Albert, drusku taču vajag atpūsties. Slikti. Sirds. Kāpēc tu tā domā? Nu jā, man maz drusciņi nieks viena. Bet es nevarēšu gulēt, kad tu nebūsi visu nakti. Kalmēts atkal čupā, gultņi jāmaina. Kā, bet bija taču viss kārtībā? Bija. Kā izgāja uz lauka, tā nebija. Kleber kā stols tur plīst. Tad, kad jūs sataisīsiet, jūs man pļausiet kaut vai visu nakti. Jo laiks ir karsts un Rudzi arī drīz sāks birkt. Cilvēkiem elpu vajag ievilkt. Alberts jau kuro nakti nedabūja izgulēties. Vai nu tāpēc uzreiz ir tavi Rudzi izdzers? Nesatraucies, māte. Gan tavs vīrs dabūs vēl kādu ordeni. Par labu darbu. Par vienu jau ir. Par nodevību. Tā jau būs pilns komplekts. Iedzersim. Tev, Albert, īpaši nopelna viņa nāve. Ne tikai sašā, bet arī parādīja, kur dzīvo. Jā, te maģi. Apvainojās. Vai tā nav taisnība? Meldrā, tu vari būt pateicīga, ka viņš arī tavu dzīvi ir sačakarējis. Es nesaprotu, kā tu vari uz viņu skatīties. Es ar viņu pie viena galda nesēžos. Tā atriebība. Dūša tev nav, es tev pasaku, dūša nav! Iedzersim mēs, brāļuk. Ceru, ka tavs sirdsapziņa ir tīra attiecībā pret Daumantu. Es nedzeršu. Kāpēc ne? Par mūsu brālēnu, nomocīto Daumantu. Man nepatīk, ka tu iztaisies par tiesnesi. Un es ciest nevaru, ka tu pa krievu modē dzer no tējas glāzēm. Ja tu būtu bijis tur, kur bija es, 50 grādu salā, dzertu, mīļais, ai kā dzertu. Tu neko par to nezini. Jūs neviens nezināt, kā cilvēki tur dzīvo. Izsūtītie, uz mūžu notiesātie. Tā kā es. Visi, arī krievi, visi. Tu labāk nebūtu atgriezies. Ievai palika slikti. Ieej, nomierini un pasaki, ka tu atvainosies Albertam. Tam bolševika līdz skrējējam. Nekad.
Labrīt. Labrīt. Es visu zinu. Tu esi mans tēvs. Kāds var būt? Nu, tas ir garš stāsts. Bet man tas ir jāzina. Un mammai prasīts negribu. Tas ir labi, ka tu nāc pie manis. Tas ir labi. Mammai tas būtu smagi. Mazāk nekā tev? Nu, man arī sāpētu, bet es esmu vīrietis. Nāc apsēdies. Parunāsimies. Tu izskaties pēc manis, kad es biju mazs. Ēdis pēc Ūves. Tā nu tas ir. Tu kāru neatceries, jo nebija vēl piedzimis, bet... Bet es visu zinu. Fašisti nodevīgi uzbruk Padomju Savienībai. Lielais tēvijas karš. Gaisa cīņas. Kino esi saskatījies, jā? Pirms tam te bija Latvijas brīvvalsts. Par to esi dzirdējis? Protams, buržās kā Latvija. Vecmāma gan saka, Ulmaņa laiki, esot bijuši apelsīni un rīsis. Tu tos dabūji? Nu, bet kāpēc gan laukos apelsīni ir āboli? Nopirkt varēja. 40. gadā, kad ienāca Krievi, tad arī viss sākās. Arī mums atņēma zemi. Krāvas auto. Tad jūs bijat bagātie? Budži. Pārtikuši saimnieki. Mūs gandrīz aizved uz Sibīriju. Ļaudis pabrīdinājumi, mēs iemukām mežā. Tad jau bija karš. Šeit vācieši. Un mēs jaunie puiši, mēs iestājāmies Latviešu leģionā, lai atrieptu. Bet jūs bijat labie vai sliktie? Mums pasaules nav nekas tikai labs un tikai slikts. Bet man tā neviens nav teicis. Mēs vēl daudz ko pārunāsim. Bet kā es tev tiku par dēlu? Tu jau esi liels puika, gan jau zini, kā bērni rodas. Nē, bet kā es tev tiku par bērnu? Uvi toreiz viņš bija zaļš zeņķis. Mēs ar tavu mammu viens otru ļoti mīlējām. Tad sākās karš, man iesauca frontē. Ievainoja. Es tiku sagūstīts. Tad aizsūtīju uz ziemeļiem. Un tad arī tava mamma un Uvi sadraudzējās.
tu esi brālis. Nu, vismaz uzvārds nebūs jāmaina. Redzat, rekur, tur gala logs pa labi, tā bija mūsu istaba. Vecās ar vecmāmu dzīvoja otrajā pusē, un kūts redzam pa virtuves logu tur, no tās puses. Es gan neko neatceros, tikai to balto logu. Es gan atceros savu gultu ar spožām baltām bumbām. Jā, labi. Plīstat apkot kā rādi. Piedodiet, es atvedu bērniem parādīt mūsu mājas. Tu esi tavu, kas te jau bija atnākusi. Nu, bet kur tad citur būtu gājuši? Tikko no Sibīrijas. Nu, jā, bet es nobējusi. Kā nekā sūdītie. Nevis sodītie, bet aizvestie. Nu, bet kur mūsu vaina? Atbrauc ar šķūtniekiem, čekisti un Sibiraicis Dvačisā. Zinu. Bet ja tagad valdēšana atzinusi, ka tas nāpareizi bija un atlaidusi jūs mojās, tad jau jūsu dēļ nāpatikšanas nevar rastīs. It kā... Pīterāns, mūns vecis, dikta Sobļova, ka es tev aizraidēju, lai Dīva bīstūtīs. Īsteni katūļi tā nedarūt. Kur tu esat apmetušies? Pagaidām nekur. Nu, nē, pie radiem nārbuļos, bet tur arī nav nekāda palikšana. Nu, īna istuba ir breiva. Eita uz cīma padūmi. Varbūt īdūs. Ne, paldies. Ļoti gribētos, bet, nu, redz, man puika pusaudzis un meitene. Un es vēl viena istaba par maz. Nu, tova darēšana. Bet es tev varu pateikt. Mēs tomēr dosimies uz savu dzimto pusi, uz Latguli. Vēlākais nākamu pavasari, kad pograbs tukšs. Lai tupeņi īgorējumi nav jāved, mums tajā pusē rodi. Visa sāģa Pīterāni. Kara beigās, ite bēgļu gaitos nokļuvām. Būtu jau agrāk devušies prom. Bet pīdovāja Itālijas. Māja keistovu. Ar visu īdzīvi kainājams. Bērni. Piedodiet.
Sveicināt, biedri Kancāni. Sveiki. Tehnika iet? Nu, kustās. Labi. Apsveicam. Paldies. Biedri Kancāni, mēs apsveicam tevi ar uzvaru socialistiskajā sacensībā. Tavs drūvu kuģis sasniedzis augstākos rezultātus rajonā. Tā turpināt par godu mūsu socialistiskajai dzimtenei. Paldies. 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 Biedri Kancāni, laikraksts Sarkanais oktobrs lasītāji vēlas zināt, kas ir pamatā jūsu darba sasniegumiem. Nu, jārubī. Jā? Nu, vai diena vai nakts, ja vajag, uznāks lietas, tad cauri, sēd malā un gaidi. Un vēl? Nu, kombainam jābūt kārtībā. Un vēl? Jā. Un vēl? Nu vēl? Nu, pašam jābūt skaidrā. Jā. Jā, nu, bet vai nevarētu mazliet izvērstāk? Nu, nav jāpļāpā, jāstrādā. Jā, bet tomēr, nu varbūt kāda interesanta atgadījuma. Nu? Ka zaķis izlec no rudziem, vai? Pārunājiet, biedri korespondenti, un tād iegriezīsimies kantorī, dabūsim faktus, skaitļus, un pēc tam kolhoza ēdnīca pusdienas. Jā, ja sāk ļaut no malas, tad... Man brālis atgriezies no Sibīrijas, viņš tur strādāja kokzāģētavā, un es domāju, ka varbūt... Vai labi satiec ar brāli? Saprotams. Un ko tu par viņu zini? Visu. Gandrīz visu. Bet es domāju, nevēl. Viņš nav pret tevi atklāts. Un kas pret brāli nav godīgs, tas nav godīgs arī pret dzimteni. Kāpēc dzimteni? Edgars vienkārši grib strādāt. Redzi, viņš tev ir noslēpis, ka jau bija pie manis un atteicās no darba, ko piedāvāju. Jā, to viņš man nav stāstījis. No kāda darba? Fermā. Viņš taču nemāk slaugt govi. Par palikstrādnieku piedāvāju. Jāsāk no apakšās. Iekaros uzticību. Domāsim tālāk. Bet varbūt varētu. Būvbrigādē ir vajadzīgi cilvēki, un es jau runāju ar... Bet paveli parakstu es. Man jāatbild tautas un partijas priekšā. Es lūdzu. Ja tu galvo, un viņš apsolā, apskatīsimies. Lūdzu, pakāpieties un turiet vīnteli rokā un skatieties tā tālumā tā. Jūs esat lepni. Četri vēji,
Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīl. Mēs jau visu izrunājām. Man tev vairāk nav ko teikt. Es gribu dzirdēt patiesību par manu dēlu. Kādu patiesību? Tev pirmajai vajadzēja man par viņu pastāstīt. Nedomāju visu. Jo, Haidī, man ir tiesības zināt. Labi. Edgar, tu biji pazudis vairāk nekā 10 gadus. Un vispār es jau tev teicu, viss tas, kas starp mums bija, ir viena milzīga kļūda un pārpratums. Juris arī ir pārpratums. Juris ir mans dēls. Uve ir viņa tēvs, un citu tēvu viņš nezina. Uve! Es esmu Jura tēvs! Un tu to zini! Pagaidi. Es necietīšu, ka ar man tā izrīkojas. Es to nepieļaušu. Neklausīties! Es jau no pirmās dienas es jūtu, ka es te neesmu vēlams. Mans mīļais brālīts rauc pieri par manu atgriešanos. Viņš ir pievācis ne tikai manu meiteni, kurus, starp citu, bija izbrāķējis, bet arī manu dēlu. Starp citu, kāpēc jūs slēpjat no viņa, ka es esmu viņa tēvs? Edgar, bet ko citu mēs būtu varējuši darīt? Ko? Tu biji mīris, saproti, mīris. Vienalga kaut arī mīris, bet es esmu dzīvs, es esmu šeit. Dzīvo, bet lūdzu liec mūs mierā. Kas tagad notiks? Tevi vedīs prom? Tad jau izstāja, ka tu man tāds pusbrālis vien esi. Žēl.
Tad tāpēc viņš no rīta uz tevi tā skatījās. Ko jūs te darāt? Palaidības taisat, ka durvis aizkrampētas? Es uzmanēju, ja? Ko? Kas ir? Lai nelien. Mīļais, es nesapratu, kas pie jums lien? Tas? Es vakar nākot cauri mežam redzēju pirmās barbikas. Mēs varētu aiziet sēnēs. Ko jūs teikt par to? Kas tad, nu? Neizliecies, es redzu, ka tu neesi aizmidzis. Jūri! Jūri! Kas ir? Pati neizliecies. Edgars ar jums runāja? Kāpēc man Edgars vārdā, ja Juris ir viņa dēls? Ko tu puikām sastāstīji? Neko. Absolūti neko. Kāpēc tad Jūris ir nikns? To esot izprašņājis. Ak, tad izstāstīji. Mazais teica. Saprotams, ka mazais. Redz, mazais, ne jau mans dēls. Pagaidi, nesauc viņu. Nu, es aprunājos. Nu, jā, es viņam šo to pajautāju. Viņš saprata. Viņš arī ir sapratis. Atapīgs. Paldies tev. Es lepojos, ka tu man esi tādu dēlu devusi. Es netaisos tev viņu atdot. Kāpēc ne? Viņš man patika jau pašā sākumā. Viņam ir tādas pašas acis kā tev. Nu, bet ko lai es daru, ka es atceros to laimīgo vasaru? Kā mēs viens otru mīlējām. Es taču būtu tevi aprecējis. Tikai māte taisījās nomirt. Nu, kāpēc tu uz mani dusmojies? Kāpēc? Labrīt! Labrīt! Es esmu atgriezies, bet tāpēc jādusmojas. Jūs visi uz mani skatāties, kā mironis būtu mājās. Edgar, tu esi kļuvis ļauns. Kāpēc? Jā, kāpēc? Mēs stāvam viens otram pretī kā tādi Johaidī. Nāc, piesēd, aprunāsimies. Izrunāsimies kā cilvēki. Autobuss man arī vēl nenāk. Nu, nāc.
Pastāst par Juri. Kāds viņš bija, kad piedzima? Man žēl, ka es nevarēju būt klāt. Es taču tev neprasu neko tādu, kas var tevi aizvainot. Kā bija, tev bija grūti? Viņš viegli nāca pasaulē. Nu jā. Ar Eidu man bija grūtāk. Par to man nestāst. Bet Juris, viņš ļāva naktīs gulēt. Patiesībā es jau daudz viņu nemaz nedabūju auklēt. Māte, tāpēc, ka nebija dabūjusi mani auklēt, ņēma visu laiku viņu uz rokām un atdeva tikai tad, kad vajadzēja pabarot. Un tev pietika piena? Jā. Kamēr aptrūkās. Bet tad jau es biju Nārbuļos un tava vecmāmiņa ņēma viņu savā ziņā. Iedomājos tevi, kā tu baro Juri ar krūti. Tas noteikti bija skaists skats. Edgar, nevajag. Tu viņu mīlēji? Edgar, bet kas tas par jautājumu? Nu, bet, protams, ka stulbs. Tas ir mīlestības bērns, un tu to nevari noliegt. Tu vari Ūvem to teikt, ka tu man neesi mīlējusi, ne jau man. Patiesībā viss ir citādi, vai ne? Tu taču man mīli. Nē. Nu, ko tu liecies, Mirga? Nu, ko tu liecies? Tu vienkārši negribi saprast. Tu esi ieņēmis savu galvā un vīlē. Pagaidi, kā es to nesapratu? Kā tu zini par tām negulētajām naktīm? Par to, kā baro bērnu. Tev pašam ir bērni, vai ne? Tev ir ģimene. Вернуть, поедем дальше. Здравствуйте. Закурить не найдется? Это был председатель, да? Черт. Спасибо. Nu jā, nu tas attiksies un tad jau jā. Skaidrīt? Labdien! Labdien, Skaidrīt! Edgars, jā. Joprojām pastāv? Nu, kā tad? Iznāca savu vēstuli. Nu, tik vēstuli tagad tā maz. Visi lasa avīzes, pasūt žurnāls. Nu, tā ko tad tu esi atradies, jā? Es jau nemaz nebija pazudis. Kur dzīve cilvēku noliek, tur arī jādzīvo. Jā, nu, traki laiki bija, traki laiki. Bet nu, tagad jau mierīgi. Nu, un ko tad tu domā darīt? Maizīt kaut kā jāpelna? Es atnācu pie priekšnieka. Jau, tad nepalaid garām, reku iznāc. Iesēdīsies mašīnā un būs prom. Labdien!
Labdien! Labdien! Kāda jautājuma? Es gribēju pieteikties darbā. Jā, cilvēki mums vajadzīgi, bez cilvēkiem jaunu dzīvi neuzcelsim. Ko tu proti? Pirms kara es studēju jurisprudenci. Pēc tam... Vai tu esi tas legionārs, kurš esot no Sibirijas atbraucis? Laikam tas pats, jā. Edgars Nārbuls. Jā, viens brālis, sarkanarmietis. Studē neklātienē, kolhozā agronoms, bet otrs fašists. Vai nav savādi, ko? Kas tad es par fašistu? Visi fašisti ir